ja tev vajag skaistas bildes, tad arī tas būs šeit vienkārši izcils. Mani sauc Santa. Kopā ar vīru gājām iesvētas mācības, jau tūlīt būs 15 gadi atpakaļ, tieši skaistā aprīļa lieldienu nakts dievkalpojumā. Un šeit domā mēs nonācām nejauši savā ziņā. Ar vīru kopā iepazinām mācītāju Eliju Godiņu, un mūs ļoti uzrunāja viņa miers, personība, viedums. Un tas bija laiks, kurā mēs meklējām savu baznīcu, savu vietu, savu draudzi. Un šīs lietas, īpašības bija tieši tas, ko mums vajadzēja no mūsu topošās draudzes, tāpēc mēs esam domā. Tad pirms 15 gadiem izejot gan iesvētības, gan kristības, mums abiem ar vīru tas bija pilnīgi tāds jauns ceļojums garīgajā, kristīgajā dzīvē. Un šo 15 gadu laikā mēs esam ieguvuši tādu draugu komūnu ar līdzīgiem uzskatiem un cilvēkiem, kuriem ir bērni līdzīgos vecumos. Un mēs abi šeit piedalāmies dažādās aktivitātēs un kalpošanās. Un šo 15 gadu laikā mēs esam diezgan pieauguši pie domu, tā kā pie otrajām mājām, tepat Rīgas centrā, Rīgas sirdī. Vienkārši tā ļoti brīnišķīgi. Pašas iesvētas mācības bija ļoti cilvēciskas, vienkāršas, ar daudz sarunām, smiekliem un ļoti dažādiem cilvēkiem. Mēs tiešām bijām savākušies diezgan dažādi, ar dažādiem mērķiem. Un mums bija ļoti interesanti sarunāties pie tējas un kafijas. Mūsu abi mācītāji spēja mūs tā ļoti veiksmīgi vienot sarunās. Vēlies kristīties vai laulāties vai kļūt par krastacāku. Manuprāt, Rīgas doms ir brīnišķīga vieta, kurā tu būsi pieņemts, būs vienkārši, būs interesanti, būs arī jautri, ar jokiem un smaidiem. Varēs iziet visu procesu, kas nepieciešams, lai tu īstenot to, ko tu vēlies. Turklāt tas ir te, Rīgas centrā, kur ir ļoti skaisti. Pati baznīca ir brīnišķīga. Un, ja tev vajag skaistas bildes, tad arī tas būs šeit vienkārši izcils.